Dāmas un kungi, jūs skatāties Rīga TV24 raidījumu Rāmas uguns, un šodien mēs runāsim ar cilvēku, kurš 7 reizes saņēmis lielā Kristapa balvu par mūziku kinofilmām, sacerējis mūziku vairāk kā 200 filmām, starptautiskos festivālos, prēmēts vairāk kā 20 reizes, dāmas un kungi, Mārtiņš Brauns. Esiet sveicināti. Un pirmais jautājums man uzreiz jums ir, vērsim pie ragiem. Kā var padomju laikā ar mūziku nopelnīt 14,000 rubļu? Krogā jāstrādā. Tas bija gājiens. Jo, kad mans pieredzējušākais, var teikt, kolēģis Vilnis Šmidbergs ataicināja mani uz Tukumu, pie Tukuma rajona vokāla instrumentālā ansambļa, kas spēlēja Beatlu kopēju un katedrāles dziesmas arī. Mani tā kā konsultanti, jo es tādā laikā daudz firmu kopēju firmas gabalus, visāds Animals, Rolling Stones, un tā bija tādā grupā, kas spēlē tikai ārzem gabalus. Bet es tā kā tās roku vairāk, ar roku pieredzi tik attaicinās, man viņi baigi iepatikās, un tad mēs sākam kopā visi būt ar 2 vadītājiem, Vilnu Šmidbergu un mani. Un es sapratu, ka uz šitiem krievi instrumentiem nevar spēlēt, ka tas ir baigi slikta skaņa. Nu, draņķīgi tu var spēlēt labi, bet skanēs nelabi. Un jāpelna nauda ir. Un tad gājām krogu sistēmā iekšā. Gājām krogu, es saku, veči, bet tikai tāpēc 2 gadiem ārā. Un bija daži, kad 2 gadu nostrādājām pa krogiem, var sakot, Jūrmalā. Sākumā bija tāds alus krogs necils diezgan. Tur bija 5 rubļi. Tas ir apmēram 10 eiro pēc cenām pa gabalu. Tālāk tikam Jūras pērlē, no tur jau bija 10. Bija daži cilvēki, kas pasūta, teiksim, vienu un to. Piemēram, Čingishanam lūdzu nospēlē 15 reizes. Noliek 150 rubļi. Fantastiska nauda. Un tā pārējā publika viss sašutumā, kā viņi vienu un to pašu spēlē 15 reizes. Saka, maksā. Pasūta gabalu, tad kaut ko citu arī izdzirdēs. Tā atsevišķi gadījumi. Bet tādā veidā, man nāca klāt arī kino muzika. Tādā veidā tu naudiņu sakrāji. Un, man liekas, vienu brīdi es biju parādā 3000, bet es tos parādus nomaksāju. Un no tā brīža es nekad neaizdodu naudu, neaizņemos naudu, klausu zāla mana padomam, un ja man kāds dikti, baigi vajag, es tev dāvinu. Es varu uzdāvināt. Cik tev nav kauna dāvanā pieņemt no mani. Es jau skatos loģiski, jo cilvēkam tas ir tiešām vajadzīgs kaut kas tā, bet nekādas aizdošanas un aizņemšanās. Un 14,000, tas ir apmēram 2 līdz 3 vieglās automašīnas, toreiz tā maksāja mans pirmais sintezators. Un tagad tas ir interesants stāsts. Tātad par šo naudu tiek nopirkts sintezators, kurš maksā cik maksā 3 vieglās mašīnas apmēram. Un kuram slavenam arī māksliniekam šis sintezators tika aizdots, un kurš radīja ar viņu pēc tam baigo? Jā, pateicoties šim, vispār bija 2 mākslinieki. Vienu es nesaukšu uzvārdā. Viens baigi lūdzās, lai es aizdodu sintiņu. Pēc tam viņi atdeva ar salaustu taustiņu atpakaļ. Un es tev, piedod, es tev tur uzlikšu, bet es zinu, ka tur no 14,000 es salauzis vienu taustiņu. Salīmējam, tas bija viens, par ko es nesaukšu uzvārdā. Otrs bija Zodiaka projekts. Būtībā var teikt, ka pateicoties jūsu krogā nopelnītai naudai, Jānis Lūsēns sacerēja šo slaveno 20 miljonu pārdoto. Jā, tieši tā. Jo man toreiz Grīvam atteikt nevarēja, kas bija melodijas direktors un arī Lūsēna, lai saka, tas producents varētu vēl smalkāk pateikt, jo man jau bija melodijas pakalpojumi vajadzīgi, kā teātra mākslinieks, kā muzikālās daļas vadītājiem. Man bieži vien bija jāaiziet uz melodiju un jāizlūdzās nelegāli uztaisīt ierakstu teātra muzikai. Oficiāli to jau nemaz tā nevarēja. Oficiāli lūdzu teātri rakstiet tur kaut ko, tur slikta aparatūra. Tā kā man vajadzēja labas attiecības arī tur. Pats pa sevi, kad es aizdevu to. Es tad dzīvojos, pat palīdzēju programmēt arī, kā no sveši instruments arī. Jānis ar uzreiz nezināja, kā ar viņu apieties, jo tur nav tā, ka tagad presēt gatavie tembri.
Tur viss ar rociņām jāstājas, tie tembri bija. Un tā tas Zodiaka projekts, es neatceros, cik ilgā laikā, mazāk kā mēnesis, man liekas, viņš tapa uz mana sintezatoru, un jāteic arī Ivaram Vigneram bija vienbalsīgs ARP Odyssey sintezators, un to vienbalsīgo arī izmantoja. Man bija daudzbalsīgais, tādā kā laikam pirmais Latvijā. Kā 70. gadu beigās izstījās Krogos vispār? Ko jūs no tā atceraties? Nē, es atceros to baigo. Tagad Krogos sauc iekšā un ir priecīgs, ka tu ej Krogā. Toreiz, lai tu tiktu Krogā, tad bija jāstāv rindā, jārāda stiklam cauri, dzeram naudu, ko tu dod šveicaram. Lielākie kungi bija no tā šveicari un taksisti. Lai taksis, lai tev vestu akali jāmet pa virsi, jāsagāja tie taksi. Tagad kardināli tieši apgriezt situāciju. Tā kā tikt Krogā, tas jau bija baigais. Un tāpat tas, Krogā jau nekādas ierakstus nespēlēja. Visos Krogos bija dzīvā muzika. Un es joprojām, man ir diezgan netīk dejot pie konzerviem. Kā es redzu, kad veči griež, man ir prieks. Ka viņš no sirds, ka viņš spēlē. Nevis uzliek kaut kādu automātu, kaut kādu graiku un tur kaut ko piespēlē vai piedzied, bet ka viss pa īstam notiek. Un tieši šī brīdī un šodien. Un tā, es jūtu to enerģiju. Man pašam arī gribās dot enerģiju ārā. Tas ir, un visos Krogos bija dzīvā muzika. Laba vai slikta, vai labāka vai sliktāka. Ļoti interesanti bija Krogā arī tas. Mēs pārzinājām visu ārzem repertuāru. Ļoti daudz gruzīņus, visi tie, kas maksā. Atnāk kāds, teiksim, varbūt pat ne Gruzijas, varbūt kaut kāds Moldavs vai kas, un saka, šito dziesmiņu man vajag. Viņš saka, jā, ļoti forši, bet tu padzied man viņu priekšā. Viņš nezina to dziesmu. Tas padzied priekšā to meldiņu. Viss paņem naudu un mēs spēlējam to dziesmu. Reiz tāda reakcija attīstīja. Un tā, kur mēs palikām. Jā, mēs palikām pie tā, ko jūs atceraties no krogu slēkiem. Būtībā jums bija tas mūzika, to sauc spēlēšana no matiem. Jā? No matiem, jā. No matiem. Ka principā jūs spēlējat dziesmu, kur jūs nekad mūžā nesat dzirdējuši. Arī tā. Un pēc tam nekam bija 3 klādes. Krievu valodās, visādās valodās. 3 klādes ar tekstiem, ko varēja. Vēl bija ļoti interesanti par dzeram naudām. Kad nemaz nebija labi jāspēlē, lai būtu dzeram nauda. Es ievēroju tā, ja es esmu iedzēris, tad labāk nāk dzeram nauda. Ja es esmu piedzēries, tad pavisam labi nāk dzeram nauda. Jocīgi, jo tā rezonanse ar publiku rodās tā, ja tu tur skaidrā un ļoti labi un pareizi viss spēlē, viss pie vai cik labi spēlē, visu ok, bet naudiņa kur ir? Kad tu esi ierēbis un ar acīm skaties publikā un jūties kontaktā, nauda nāk. Viņi jūt, ka tas ir savējais, vai ne? Tā kā savējais. Un šitā 2 gadus. Un pēc tam es saku, viss, ejam prom. Un daži no mums bija tādi, kas pagaid, tik labi nāk nauda, taču paliekam. Es saku, nē, nepaliekam. Un tad sākās īstenis uzplaukums. Visi Liepājas dzintara uzvaras un Viļņas festivālā bija uzvaras. Arī sakot, sākās slava, daudz publika, Maskavas lielais festivāls ar 40 000 cilvēku publiku. Jā, arī visa lauku klubiņi ar gulēšanu uz grīdas pa nakti. Un pirms koncerta bija tīkls līdzi, es atceros, tā bija Valdemāra pils, un tur bija ezeriņš pie kultūras nama. Pirms koncerta es iepeldu ar tīklu ezerā, izvelku viņu. Nododam koncertu, es atkal iepeldu un izvelku zīvis ārā. Var sakot, tur bezgal daudz visādi stāsti ir iespējami. Kā bija kroga ārāk? Un Insē par tiem krogiem varētu noslēgt to krogu tēmu ar jautājumu, katru dienu bija jāspēlē krogā, vai tas bija nedēļas nogals? Bija jāspēlē katru dienu, pirmdienas bija brīvdienas, un tad vēl iznāca krogas tā priekšniec, krogas sistēmas izdomāja, ka jāspēlē svētdienās pusdienas. Tas bija ļoti nepatīkami. Riebīgi, viss tikai rī, un tu spēlē kaut ko. Un mums bija taktika spēlēt instrumentāls. Džēziska rakstura gabals. Piesieties nevar, ka tu nespēlē. Bet tas swingu spēlē vai tādu, un publikai jau vajag kaut kāda Bahama mama vai kaut kāda šitādas gabals. Mēs spēlējam swingu.
Un tādā veidā tad izdevās izprovocēt, ka pusdienās arī uzmet. Klausies, nodzied to vai tā. Jā, savādāk pusdienas bija tukšs variants. Tu nospēlē tās pusdienas un ne graša nav. Tur tā smieklīgā mēneša alga, to jau nekas nenotiek. Katru dienu spēlē, izņemot pirmdienas. Jā, skatāmies pirmo video vēsturisks, skatāmies. Jā, respektīvi skaisti video. Kā jūs jutāties tajā laikā vispār visu to ansambļu saimē, kas Latvijā tanī brīdī tika rādīta pa televīziju? Es jūtos diezgan tāds, var teikt, agresīvi noskaņots. Jo partijas un valdības bija, tā gaume bija, ka tu vajag tāds ļoti, ne tikai tekstuāli, tur tāds pseidopatriotiskos padomju un nosaukums ar mums bija galīgi ne tāds, kā valdībai patika. Man gribējās spēlēt roka mūziku, un roka mūzika negāja lāga cauri. Un tad es ar ansambļu barā, kā var teikt, mēs bijām ļoti labos draugos ar Līviem. Tā, kas satikās Sīpolā Līviem, tad zin, ka tas būs negulēta nakts. Tas ir stabili. Tā bija. Tad Pērkons vēlāk parādījās. Jā, jo man kaut kāds, es esmu 77. gadā dzimis, un es atceros visas tās grupas tā laika. Man likās, ka Sīpola tā kā, ja varētu, teiksim, slīdināt ar mūsdienām, tāda alternatīvā grupa, kas ir pie, teiksim, tā kaut kāda mainstreamā, tikus tajā. Jūs bijāt pilnīgi savādāk. Gan skanējums, gan manieri, gan viss, No sākuma varbūt, ka nē. Jo no sākuma bija blūzi. Un tur bija kārtīgi tradicionāls roks diezgan. Bet tālāk nāca tāda dzeja, kas prasīja savus izteiksmes līdzekļus. Pārsvarā liela daļa manu dziesmu ir vai nu teātra vai kino pasūtījums. Viņš tikai tālāk iziet ārpus teātra un iegūst jaunu formu, jaunu aranžējumu, jaunu skanējumu, bet ļoti būtiski ir teksti. Un ļoti grūti bija atrast tekstu. Es atceros, ka es esmu dienām gulējis gultā ar grāmatu kaudzēm un šķirstījis un neesmu atradis dzejoli. Bet, kad režisors pasaka, man vajag šito, varbūt, ka man rodās pirmā brīdī pretestība, tas nav labs, bet viņam vajag. Un tad jābūt gatavam. Es uzrakstu, mēģinu tur vairākas skices, un tas viss ir draņķis, tas ir sūds. Atnāk režisors, es saku, vecīt, man nav nekā. Paga. Es saku, te tāds skici. Zini, man tas tur, tas ir tieši tas, kas man vajadzīgs. Un tad es otrais klausos, un nemaz nav tik slikti. Un tā joprojām man ir grūti rakstīt, jo man liekas, ka viss, ko es rakstīju, draņķis.
Lielākā daļa. Nu, ir kādreiz izņēmums, ka uzrakstās, forši, kaifs, tā. Bet pārsvarā 90% man liekas, ka tas nekur nedara. Un ja man ir, vai tas ir diriģents, vai tas ir režisors, vai tas ir kas blakus, un ja tā jau ir sadarbība, vai kaut vai pēdējais ar Igo mēs kopā. Es iedod veselu baru skiču. Es kā tas varētu būt tas un tas un tas. Es esmu pieredzis, izlutināts ar sadarbībām. Un tā tas viss veidojas. Un ja tā muzika liekas citādāka nekā varbūt dzirdētā, tas ir tāpēc, ka teksts to prasa. Es uzskatu, ka katram tekstam jāmeklē ir atslēdziņa, ar ko viņu atslēgt. Un ja tās atslēdziņa netiek atrasta, tad lai tas teksts paliek drukāts. Nav vajadzīgs, ja tu nevari no sevis neko pielikt, kā no diviem veidojās trešais, tad nav vērts. Un tā atrast īsto atslēdziņu. Es zinu muzikāls piemērus, bet es negribu darīt pāri citiem autoriem, pasakot, ka kur viņš ir gājis teksta pavadā, bet tas ir nācis ar savu attieksmi un redz, ko skaisti iznācis kaut kas trešais. Piemērs, labais piemērs. Kas ir dzejols? Tur dzimtā valoda. Dzimtā valoda, skaisti, cik labi, ka dzimtā valoda. Bet, kad viņā šito ķercienu izķerts, dzimtā valoda, tu jūti to smeldzi iekšā, to visu, kad tava valoda iet bojā, iznīks, tu tūlīt būs pārkrievots. Un viss tas nāk ārā, ka tu, lūk, atslēdziņi, ar ko atslēdza šo dzejolu. Un tā atslēdziņa vienmēr visur vajadzīga. Un tā veidojas, tāpēc ir gabali, dziesmas, un visi ir dažādi, un viņi atšķirās no citiem. Es domāju, ka vienā citā televīzijā bija rādījums par dziesmām, visu laiku labākajām latviešu dziesmām. Pirmais sešnieks, manuprāt, no 80. Nav nekā pat neviena gabala aiz 2000. Gada īsti. Kāpēc tas tā ir? Kāpēc 80. 90. tapa labākais, kas latviešiem ir bijis? Dzimtā valoda, tur kas bija Ziemeļmeita, tur vēl kaut kas, viss 80. 90. Tur ir vairāk iemeslu. Viens ir mans subjektīvais. Man liekas, ka ar disko mūziku sākās mūzikas bojāji. Tādā veidā, disko mūzikas pamats ir ar kāju soļot bundzniekam. Viņš soļo, nevis spēlē. Ja? Var teikt, ka tas neprasa nekādu meistarību, nekādu ritmisku izdomu neprasa. Ja tu to meldiņu paņemtu no tā ritma, no tā meldiņa nekas, un tā ir pasaules tendence. Tā nav Latvijas tendence tikai. Latvija var būt, ka sāpēs rodās vērtības, un tā kā okupācija un cenzūra un viss tas bija pilnā plaukumā, tad bija liels pretestības gars. Un tieši ar to pretestību radās tie gabali. Tāpat tās kā roks kā tāds bija aizliegts. Es atceros, ka man uz viena skolotāja skolā spēlēja balīt, cirta klavieru vāku uz pirkstiem virsū, ka es rock'n'roll spēlēju. Tas bija aizliegtais saldais auglis. Un tas bija pretestības gars, tas bija brīvības gars. Un, protams, bet tas jau vienmēr, seks jau ir ļoti nozīmīga lieta rock muzikā. Tas ir tā, bet ja tas paliek tikai, labi, tu esi arī cilvēks, tu neesi tikai zvēriņš, kam vajag ēst un vispārējās fizioloģiskās funkcijas. Tomēr labi, tev noteikti ir jāpierāda savu, ka tu esi kārtīgs vecs vai brīnišķīga sieviete, vai vienalga, bet tas ir būtiskākais, tu esi atnācis iet citā pasaulē. Tu muziku klausies, tu dabū citu pasauli. Tu esi kaut kur, tā nav vairs realitāte. Ja tu tādu kaut ko noķer, un tas ir daudzās muzikās, tas nav tikai ģitāra muzikā, tas ir orķestra muzikā, tas ir koru muzikā. Daudz tādu gadījumu nav, katrs gadījums, bet kad tu esi citā pasaulē. Tev tik forši bija. Un tagad jāiet ārā uz ielas, bet kaut kas forši ir palicis. Jā, un kā uz tās ielas pēc tam labi justies? Tev tas labums ir tas pozitīvisms. Tas sēž iekšā. Tas paliek tev. Un tu vakarā vari klusībā pateikties, forša diena bija. Tas ir. Jā.
Un es domāju, ka jums diezgan forša diena bija tā diena, ka jūs uzzinājāt, ka jūs gabals Saula Pērkons Daugava skaņdarbs. To pa gabalu tā grūti nosaukt, prasās vārds skaņdarbs. Tagad izvēlēs par Katalonijas himnu. Kā tas īsti notika? Drusciņi detaļas, kā tas notika? Kā jums zvanīja? Ko jums teica? Kā tas bija? Es nezinu, kā viņi to dabūja. Jā. Jo, protams, YouTube jau tā Saula Pērkons bija, tas ir pieejama. Bet tur ir kaut kāds sakars, man zvanīja mans vārda brālis. Viņš gan publiski ir Otto Ozols. Viņš ar to kataloņiem ir kaut kādā draudzē, es nezinu, kādā literārā vai kādā sakarībā, un tā pašā laikā arī ar kādu radiokoru grupu. Viņam ir tā, es nezinu, kādā veidā viņi kopā izauklēja to domu ar Katalonijas mūziķiem, diriģentu un tā, ka tas ir tā. Un tā man pienāca no Katalonijas vēstule, vai jūs esat tā mieru un tā. Un tā mans vārda brālis, jeb Otto, zvanīja, saka, tev jābrauc ir. Viņam tā himna būs tiešām 2 miljoni. Es saku, es neko nebraukšu, negribu braukt. Un 3 dienas pirms tā notikuma man sieva saka, kas tu idiots esi, ka tu negribi uz Barcelonu aizbraukt. Es zvanu, es saku, Martiņ, klausies, es tomēr gribētu. Momentāli. Tas bija pusstundas laikā, ka man bija avio biļets un laba viesnīca. Izrādās vietējais Barcelonas miljonārs momentāli man uzsavs sita lidmašīnu i tās ito viesnīca. Kā jūs uzņēmat tur? Jūs tik atbraucat? Stress. Vienīgs, kā kur ko atrast. Jo miljoni ir pilsētā. Un publikā 2 miljoni. Tu zem 2, 1,8 vai cik tur. Kā viņam to pazīvoja? Viņam tā tagad, dāmas un kungi, tagad jūs klausīsieties savu jauno himnu? Kā tas notiek? Es domāju, ka viņi bija iegājusies jau. Jā. Viņa bija iegājusies un bija iegājusies tā, kā es nācu. Es biju iepriekšējā vakarā biju uz mēģinājumu. Un tur arī biju mēģinājumā, bet pašā galvenajā uzstāšanās reizē es devu iespēju, lai spēlēt cilvēks, kas to ir mācījis un ļoti redz, kā viņš cenšas pavadījumu spēlēt. Es nespēlēju. Es biju maliņā. Es mēģinājumā spēlēju, un tur arī lielajā mēģinājumā. Un kā uzņēma, acīm redzot, tā dziesma jau bija iegājusies, jo no visiem tiem tūkstošiem vai miljoniem vai 100 tūkstošiem bija tādi karoga krekli visiem. Gāri tādi apmetņi kā naktskrekli. Viņu Katalonijas karoga krāsā. Un pirmie šīs dziesmas 3 vārdi, ne jau Saula Pērkons Daugava, viņam savs klasiķis bija uz tiem krekliem. Tātad tas bija jau drukāts, ražots un uztaisīts jau krietni iepriekš. Kā viņiem saucās dziesma? Tagad ir laiks. Es neatceros, pēdējais vārds bija hora. Jā, stunda iznāk. Jā, tagad ir īstā stunda. Īstā stunda, īstais laiks kaut kad. Tagad ir īstais laiks. Un tas nav nekāds atzējojums vai piedzējojums. Tas ir tāpat kā mums Rainis klasiķis. Tā viņu teksta autors arī ir ņemts no viņu pagātnes. Jā, baigi interesanti. Kā viņi, teiksim, man interesē, viņi jums kaut kādu, nezinu, piedāvā arī kaut kādu milzīgu naudu par to. Par naudu nebija runas. Par naudu nebija runas. Bija vienkārši vēsturē, kad autortiesība jautājums tiks nokārtots. Jā, autortiesība. Nekāda vienreizēja honorāra nebija, bet bija autortiesība. Var iedomāties, kādas autortiesības ir, ja 2 miljoni publika. Labi, bezmaksas pasākums. Bet vienalga, kaut kas ir. Tas nav tikai cigarešu paciņa. Jā. Protams, no to bagāts nepaliks, ja mēs te runājam par naudu. Bet tas ir tādā mēnesī tas jūtams. Jā. Mums ir pusotra minūtes pirmās daļas beigām. Jūs, tiksim, personīgi pats, jūs politikai sekojat, jūs esat tās Katalonijas neatkarību. Jā, tik daudz es zinu, jā, ka viņi vēlās neatkarību un ka viņi ir bagātākā Spānijas daļa un ka faktiski Spānija dzīvo uz Katalonijas ekonomikas un ka viņiem ir sava valoda, es zinu, un tā tālāk, ka viņiem šī neatkarība būtu laba. Jā. Paldies, Māriņ. Radījuma pirmā daļa aizteigusies veids, pārējiem radījuma otrā daļā runāsim par karatē. Runāsim par to, kā Āfrikā pārdot magnetofonu,
Un arī, protams, ka klausīsimies Katalonijas himnu ar Simo pie Diģenta Fusto. Tas viss raidījuma otrā daļā palieciet kopā ar mums, būs ļoti interesanti. Dāmas kungi, jūs arī jaunās raidījums Rāms Uguns Rīga TV 24. Šodien pie mums ciemos unikāls cilvēks, kurš dziesmas Saulpērkons Daugava kļūst par Katalonijas himnu un kurš nopelnījis Krogā 14,000 rubļu nopircis visu laiku dārgāko iespējams tajā laikā sintezē. Jā, es domāju, ka tagad arī. Mārtiņš Brauns. Pastīsimies varbūt sākumā video un tad parunāsim par to. Jā. Kā jūs jūtaties, ka jūs redzat šādus video? Es pirmo reizi, kad biju dziesmas svētkos Saulpērkons, tad man teica, ka es jau tā asaras esot birušas. Es saku, nefigā, nekas tāds nebija. Es apskatījos video, tik tiešām te tā kā tai meitenei. Tas bija pirmo reizi, bet vienmēr ir ar darbiem, kas aiziet labi vai tā. Nu, labi, vecītā, ko tu tālāk darīsi? Tas ir būtiskais. Tas, ka es esmu tāds pats cilvēks kā vispārējie, to es zinu. Es esmu slimnīcā, es esmu tāds pats. Uz ielas es esmu veikalā. Tas ir absolūti. Es neesmu ne pa ko labāks vai sliktāks. Nu, varbūt, ka sliktāks esmu. Bet tā labi izdarīt darbu, jā, protams, ka otrā dienā ir tas vaigais pacēlums. Bet tad, kad man tagad pa Saulpērkons drīzāk ir bail, ka viņš var apnikt. Nu, es jau sen domāju, ka apniks taču. Bet jauki, ka neapnīk. Jo tur ir iekšā tie vārdi, Raiņa, tur tās pirmatnējais, senatnīgais, tā būtība, tā nav elgdievība, ko piesien daži melnsvārči tagad. Ir tur, es esmu dzirdējis, ka melnsvārči izsakās, ka tas Saulpērkons, nu kas tas ir tāds? Galīgi tā nav viņa. Es pats esmu kristietis.
Tur nav nekāda pretruna. Jo tā ir pasaku teiku, tā ir pirmspēks. Un piedevām tas ir arī protests pret visu, ko mums vazā iekšā. Lūk, mums ir Daugava, mums ir Saule, mums ir Pērkons un pārējie, jūs tagad stājiet pie ratiem. Tāda emocija arī iekšā. Tur daudz, kas ir, varbūt tāpēc neapnīk. Tekstu dēļ arī. Kā jūs atcerējāt šo skaņdarbu? Bija kaut kas īpašs šajā dienā, īpašs sajūta? Jūs jutāt, ka kaut kas būs baigais tūlīt? Nē. Man bija jāraksta izrādēja Daugava mūzika. Valentīns Maculēvičs, režisors. Man samērā viegli tādā dienā, man patika tas teksts, tādā dienā man samērā viegli viņi uzrakstījās tā melodija. Tikai pēc tam, ka viņa visa Daugavas mūzika, tas ir kaut kāds 50 minūtes vai cik, apvienojās tādā svītā. Un mēs ar Sindiju Putndāras toreiz koris, arī Niku pārviļināju uz turieni. Mēs uzvedam to Daugavu, un tā viņš sāk dzīvot jau kā kora dziesma. Jau savādākā versijā, viņi pamazām izkopās niansītas klāt savādāk, bet tā ir teātra muzika, kas diezgan vienkārši radās. Tur vajag tā, un tā tur bija uzrakstīts viss. Tā bija Daugava, tā tur bija arī, viss kas tur bija, skrobis, dusmu dziesma, tur bija sarkanbaltais karodziņš, Daugava bija uz aizliekšanas robežas, tikai, labi, nestāstīs nianses, kāpēc viņi tomēr neaizliedza, bet varēja tā izrādi nenotikt, bet tad tomēr tev Daugava aizgāja, un tad pirmo reizi pie brīvības viemnekļa Sindija Putndāras viņa dziedāja. Un pirmo reizi tādā vispār lielajā kora sistēmā viņu Jānis Ērenstrēts paņēma skolēnu dziesmu svētkos. Un tad viņa aizgāja. Ko jūs sakat par tām diskusijām, kas vienbrīd sākās par to, ka šī brīža Latvijas himna nav īsti laba, ka Saule, Pērkons, Daugava būtu daudz labāk himna? Ko jūs par to domājat? Es jau daudzkārt teicu, ka šīs laiks nav tas laiks, lai tādas pārmaiņas darītu. Šīs laiks nav labāks laiks. Tas viens. Otrs, himnai ir jābūt tādai, kāda viņa ir. Un vārdi, lūkšana, Dievs svētī Latviju, ir ļoti stipri vārdi. Ja? Cita lieta, ka es pieļauju, ja kaut kādā savādākā veidā Saule, Pērkons izmantot, pieņemsim, pie uzvaras sporta sacensībās, olimpiskajās, vispasaules. Viņi pa gāru, tie pantu skaits, pa daudz pantiņu tur ir. Tad es pieļauju, kad veči atnāk klusi pie sevis nodzied Saule, mūsu māte, vienu pantiņu, un pēc tam pilnā jaudā Saule, tad tas strādā. Bet ne himna. Ne himna, lai pēc situācijas. Viņi ir, protams, ir izmantojumi ārpus dziesmu svētkiem. Tā. Es nedomāju, ka... Jā, tas ir, protams, ka ļoti tā, kā lai saka, glaimo, kad ir cilvēki, kas domā, ka tā varētu būt himna. Tas man tāds saldumiņš ir. Bet, ja skatās taisnībai acīs mainīt, man liekas, ka nevajag neko. Jā, parunāsim nedaudz par to, kas notiek šobrīd. Šobrīd notiek koncerta programma Ūdens. Igo tātad teksta autors Mārtiņš Brauns, mūzikas autors. Vairāk koncerta aiz muguras. Tagad tuvākais, kas ir 12. septembrī Dzinteros. Dzinteru koncerta zālē, 14 jauni gabali. Absolūti jaunas kompozīcijas, cik es saprotu. Jā. Kā izstās šī koncerta programma? Pirmais sākumā par 12. datumu. Jā. Es skatījos, programma gan ir Ūdens. Bet lietus nebūs, mīļie. Būs 18 grādi un saulaina diena. Tā kā pretēji tam nosaukumam Ūdens tā diena, Dzinteros 12. būs laba diena. Bet pati programma, kā radās, Igo jau bija tā iecer visus elementiem. Katram elementam savu ciklu. Strasts rakstīja uguni, Valds Pūce rakstīja zemi. Un kāpēc es rakstīju ūdeni? Tā, kad vispār bija runa par tādu ciklu, es saku, man ūdens ir vislielākais brīnums. Un man vistuvākais ir ūdens.
Tas ir tā lieta, ko es nevaru. Es zinu, cik ka ūdenim ir atmiņa. Es zinu, ka ūdeni var ar labiem vārdiem pārtaisīt. Es esmu pārliecināts, ka viss ir dzīvais ūdens. Tas saka dzīvais ūdens. Viss ūdens ir dzīvs. Tas ir ūdens ir ārkārtīgi daudzveidīgs. Mēs varam būt jautri, mēs varam būt skumji, mēs varam būt baigi daudz krāsas un baigi interesanti ir ūdens. Otra tāda neizskaidrojama lieta, ko nekad nevarēs izskaidrot, kas ir gravitācija. Es te nedomāju, ka es šim ciklam pieeju no filozofiskās puses, tur, ziniet, tur ūdens, tur baigais H2O vai ko. Nē. Es pieeju vairāk no tās puses, cik ļoti daudz krāsains var būt ūdens, sākot ar to, ka tur kurkulis dzīvo un ka jūras krastā peldbiks var aizmirst. Beidzot tā kā radās vispār no nekā, kā varēja rasties viss. Tiešām tur 14 gabali, nevar teikt, ir katrs ir savādāks, katrs kaut ko citu saka. Viens instrumentāls, piemēram, paisums. Tur ar 2 ērģelēm iet, un, protams, ģitāra, basģitāra, sitamie ir atkal savādāk ir. Kurkulis ir pilnīgi savādāk. Man ārkārtīgi patīk Vardas. Jau Baltazarā, kur es dzīvoju, dārzā, es dzirdu, ezers nemaz tik tuvu nav, bet es vakarā dzirdēju varžu korus. Vajag omulīgi. Tu sēdi dārzā, un tu dzirdi tev varžu korus. Un pēdējos 2 gados, diemžēl, es viņus nedzirdu. Es nezinu, ko ir iepludinājuši ezerā, vai kas ir noticis, kāpēc nav. Bet Vardas man joprojām liekas baigi interesants kaut kas. Bet tagad tas kors tur tālumā bija, jūs varat tonalitāti apmēram pateikt, kādā viņi kurkst? Tur ir lieta, ka nevar pateikt, tāpēc ir interesanti. Jā, jau varētu uzsist akordu. Es varu kaut kādu suņiriešanai uz klavieru nospēlēt. Ja kāds kaut ko saka, izteiksmīgi, es varu atdarināt to uz klavieriem. Dažreiz putnu arī var kaut kādu. Nevienmēr. Bet dažreiz, kad putnu meldiņu vārdi nevar, to omulības sajūtu. Tāpat kā kaķis, jeb urrā. Tur arī muzikāli neatdarinās. Troksnes tas ir, jā. Bet tā daba, un kad tu varbūt aiziet līdz tam ezeram un nostājies, un viss ir kā spogulis, absolūti gluds. Un tu labas domas domā, jādomā pie ūdens, labas domas, tad būs labi. Un tad tu dzirdi, kā tur kurkst viss, dzīvība tāda. Tas ir kaut kas tāds skaists. Brīnums, ka kāds no tās vārdas ierakstīs un kaut kādu uztaisīs kaut kādu samplu, ko palaist. Starp citu, man bija telefonā, un es nedabūju, es skatījos visādās bibliotekās. Man, piemēram, kad man zvana no Sīpoliem, man telefonā zvied zirgs. Zirgs zviedienas augsti kvalitatīvs, ļoti labu samplu dabūju. Vārdas es esmu mēģinājis samplēt ar telefonu, ar kompu neesmu bijis ezeru krastā, vai arī kaut kur braukt Kurzemē, jo baigi daudz viņas ir. Vajadzētu. To es labprāt, tad sev tuvākos cilvēkus, kad zvanu tuvs cilvēks, man vārda kurks, tas būtu skaisti. Klau, tu pieminēji, ka tev zirgs zviedz, kad zvana no Sīpoliem, ka sievas zvana, kāds ir signāls? Mans paša gabals ir 5 kaķi sarunāja. Tas ir no kaķīšu dzirnavējām kādreiz bija. Jā, mēs esam tiešraidē šodien un ir ienācies skrītā jautājums. Man tas saka balsis no debesīm, vai jūs esat veltījis dziesmas sievietēm? Vai sieviete ir iedvesmas avots vispār jums? Sieviete ir brīnums arī, protams, un iedvesmas avots arī, bet patiešo es neesmu. Kā saka, es nevienai personai patiešo neesmu. Vispār esmu. Man pasūtīja brāļiem Kokariem bija jubileja un cildināšana, tad es uzrakstīju diezgan garu gabalu, kuriem vienīgais teksts ir brāli. Tas ir veltījums, bet tā konkrētam cilvēkam es neesmu. Cik tu esi dzirdējis, ka jums nepatīk gari teksti? Jo īsāks teksts, jo labāk. Jo vairāk muzikai vietas. Jā. Un ja ir ļoti, ļoti labs un skaists un garš teksts, tā ir liela problēma to muzikāli atrisināt. Tur ir tas visotska variants. Vai Grebenščikos ir muzikālāks. Kad tev ir 2 akordi kaut kādi uz ģitāras prasti.
Un slodzi ir uz tekstu. Tu klausies tekstu, jo tie akordi ir tik prasti un primitīvi, ka tie tev īpaši nepaņem. Bet tu klausies, tev tas teksts aiziet. Un tā ir ar lieliem tādiem foršiem tekstiem, kā nav vietas muzikai. Un otrādi, ne jau tas ir, kad muzikai jābūt sliktiem tekstiem, es neņemu sliktus tekstus. Bet vārdiem nevajadzētu būt daudz. Man ir gabali ar daudz vārdiem. Jā, te izrādē bija Romeo un Džulieta, bija man lapusēm režisors lika komponēt. Tas šķirtika un raksti. Nu, izdarīja to, jā. Cerība, ka tas uzreiz tas meldiņš paliks atmiņā, vai kaut kāds hīts būs pilnīgi atkrīt, bet es nekad nevienu dziesmu neesmu rakstījis kā hītu vai kā ar domu, ka tā nu lūk būs himna. Man ir pasūtīts himnas. Nu, tā īsti viņas nevar pasūtīja himnu Ventspils sporta mājas atklāšanai, kad es tur pats vārdus vēl uz vējš pūšu burās, ventišs turās. Un tā nekas meldiņš, viss kārtībā. Neiegāja, nekāda himna tur nesanāca. Tas jubilejs, ko Rīga 800 meldiņu varbūt atcerās cilvēki. Dzīvosim vēl vienreiz mēs ar mans teksts. Vai Siguldai vai tā. Bet ka tas viss ka ar tādu mērķi, kad es tagad rakstīšu, lai tā būtu himna, nu nē, nesanāk. Viņi pats no sevis, tie hīti jau nenāk, ka tu rēķini. Tur jau tas ir, es domāju, ka šodien daudz rēķini, es tagad uzrakstīšu hītu. Un nav hīts tāpēc, ka viņš ir izrēķināts, nevis izauklēts no sirds. Tas ir tā. Es iedomājos šo nākotnes raidījumu uzdot jums jautājumu, ja atvest kāds bagāts teicis savu meitiņu, un meitiņa tiešām ir talantīga, labi dejo, labi izskatās, balss ir nostādīta, harizma ir, bet gabala nav. Jūs varat garantēt, ka jūs varat uzrakstīt popdziesmu 3,5 minūšu gar, kas 100 punktu aizies? Kas 100 punktu aizies? Es varu garantēt, ka vecākiem patiks, es varu garantēt, ka tam, kas pasūta, patiks un kad bērnam patiks. Es varu to garantēt. Un, es zinu, mērķi ir jābūt, lai tam bērnam tas patīk. Tas ir, lai viņš iemīl to. Tad ir jābūt. Un ja nav, tad nedod. Tad sorry, tad es nevaru. Bet kaut kā es to nevaru, esmu bieži teicis, bet nekad nav bijis, kad nevaru. Es Igo arī teicu, ka ūdeni, es saku, vecīt, es esmu izrakstījies lietas. Nerakstīšu neko. Saka, beidz, kāds tur izrakstījies? Es neticēju, pastos tekstus arī, nav tur tā, ka tur atkārtojās rindiņas, kur tu varētu līdziedāt vai kaut kas tāds. Nē, tā. Bet pienāca laiks, saka, nē, rakstīšu. Un tagad ir laiks, es brīnos, ir. Kā viņš ir? Bet ir. Ir un dzīves, un vēl nāk klāt cilvēku un saka, ir paticis. Jā. Un 12. septembrī Dzintara koncerta zālē nākošais koncerta programmas koncerts. Un pastīsimies video par to. Skatāmies. Kas tur? Ūdens ir mans mīļākais elements. Ūdens tas ir vislielākais brīnums, neskatoties uz to, ka viņš mums te apkārt ir daudz. Viss ūdens ir dzīvības ūdens. Ūdens ir dzīvība. Ūdens ir brīnums. Es nebūtu rakstījis ne zemi, ne uguni. Komponista Mārtiņa Brauna ūdens skanējums Rigo vārdiem solās būt gan rātni burbuļojošs, gan trauksmaini krāčains, mainot arī tā dabiskos stāvokļus līdz pat miglai vai sasilumam. Es esmu diezgan dziedājis viņu mūziku, bet diezgan ilustratīva mūzika, un tās liekas tāds impresons un piegarš visā tajā. Un viss, ko viņš ir uzrakstījis, vienkārši es redzu to vizuāli, es redzu tās ainās. Un tas ļoti palīdz dziedāt. Jā, ieskats mēģinājuma procesā, varētu teikt. Ziniet, es šodien zvanīju vienam cilvēkam, kas jūs visai labi pazīst, un es nevaru kaut ko pastāstīt interesanti par Mārtiņu Braunu. Viņš teica, viņš ir kapitāls tirgotājs. Viņš saka, mēs braucām uz Āfriku pirkt magnetofons, bet viņš pamanījās pārdot magnetofonu Āfrikā. Nē, tu otrādīgi. Vai tik nekiņš ir baigais stāstnieks. Āfrikā jau tur, kas ir 3-kārtīgo odekolonu paņem pa 30 kapekām.
un tur pat tu veselu bagātību. Jūs esat pārdevis VF magnetofonu kaut kādu spīdīgo priekšu tumšādainam vīrietim, kurš ir tieši iekritis uz to spīdīgumu, ka tas maģis bija spīdīgs. Es neatceros to. Es atceros, ka es atvedu atpakaļ radiomagnetofonu. Un tas man izmaksāja, es neatceros, vai tas bija 2 odekolonu pudelītes vai kā. Viņiem dikti, acīmredzot, tur ir karsts, viņi svīst, un viņiem dikti vajag odekolonu, ne jau dzeršanai, un pie to lēto. Un to varēja mainīt, un zīmuļus viņiem vajadzēja, un tādā maiņu tirdzniecība Afrikā ir. Un ļoti interesanti, tas saka, Afrika kādreiz ir baltiem nežēlīgi apspieduši, un neatceros, vai tā bija Angola, Luanda vai kur mēs gājam, un tur ir baltā kaut kādā saimnieka kaps un puķis, daudz puķu. Un mēs prasām, tad melējam, klausies, kā? Viņi taču jūs sita un nezinu ko. Viņi saka, jā, bet tā kā viņi bija, mēs visi bijām apģērbti, visi bijām pēduši, visi bija veseli, viss bija labi. Tagad viņi nav, mēs esam badā, mēs esam bez darba. Tās paradoks arī. Jocīgi. Jā, ziniet, 2009. gadā filma Ešafots jūs esat nodēvējis par stāstu par tiem, kas pazaudējuši Dievu, un es arī runāju ar garīdzniekiem, pat diezgan augsts līmeņa garīdzniekiem. Viņi saka, viņi savas dzīves laikā, draudz varbūt to pat nenojauši, bet viņi savas dzīves laikā vairāk reizes arī to ticību paši pazaudē un vairākas reizes atgūst. Kā ar jums? Jūs teicat, jūs esat kristietis. Es varētu teikt, ka tā ir lieta, pareizāk būtu teikt, ka es gribu ticēt. Jā, es varu teikt ticu un tā, bet vai tas būs 100% patiesība, jo ticība ir visu laiku meklējumos. Veiksmīgos, neveiksmīgos. Un tie cilvēki, kas stipri tic, tā ir liela dāvana. Viņam ir vieglāk dzīvot. Daudz tā. Bet tā, ka es tagad apgalvotu, ka es atkārtot kāda melnsvārča teikto, vai pat varu kaut kādu citātu no grāmatas, es nezinu, kā interesēs viņi ir tulkot, kā interesēs viņi ir pārrakstīt. Man ir mans ceļš, un katram ir savs ceļš. Un tik, cik mēs miljārdi esam, tik ir dažādi ceļi pie Dieva. Un patiesību mēs nezinām, jo, manuprāt, pirmais bauslis ir tev nebūs zināt. Tev būs ticēt, bet nevis zināt. Un tu nezini. Es nezinu, vai ir tāds, kas zina. Varbūt, ka izliekās. Varbūt, ka ir slims un tāpēc ir pārliecināts, ka zina. Bet vai tiešām zina? Ticēt ir viena lieta, zināt ir cita lieta. Jā, ir tās grāmatas par dvēseli pārceļošanām. Es lasīju, jā, ka cilvēks ir pabijuši tai saulē, it kā pēc tam stāsta diezgan vienādus stāstus par to, kā tur izskatās, vai ne, bet mēs arī nezinām, kā interesēs tās grāmatas rakstīts. Bet runāt par dvēseli kā tādu, jums arī dvēselīti ir pieminēta vienā dziesmā, vai ne? Un galvenais interesanti, ka viņi dzied padomu laikā, kamēr tu šo spēli spēlē, ja tev kailā dvēselīti purvus brienu. Es domāju, kas tad tajā laikā? Un tagad grūti dvēselītēm, man liekas, klājās. Kā es domāju, dvēselīti var nebrist purvus, ja tu dzīvo ziemeļos un tu dzīvo kapitālismā. Var tādu tīru, skaidru dvēseli cilvēks nodzīvot? Ir katram savs, laikam tā saks, grūtības pakāpe, jeb, kā saka, katram savs krusts jānes ir atbilstoši tev. Tiek dzīvē noliktas situācijas, jo, teiksim, varbūt, kad es kaut ko pasaka kādu rupju vārdu, es sev netiesāju, nenosodu. Kāds augsti tikumīgs cilvēks pateiks rupju, pēc tam viņš nedēļu sūdzēs grēkus par to. Katram savs tas šķērs vai tā siena, vai tā tikumība, vai tas, vai attīstības pakāpe, to var nosaukt. Cik tālu tu esi no dzīvnieka? Ja mēs runājam par pārceļošanā, varbūt, ka tu pārdzimis par kaut kādu kaķi. Par kaut kādu runci, kuram tur vajag 100 kaķenes un riktīgi izkauties, vairāk neko. Ja tu tas sevi nolaidi. Es domāju, ka ir ne tikai attīstība civilizācijā. Visam dzīvē ir viļņi. Varat sakot, ir attīstība un ir degradācija. Un ir
var iet uz augšu un var deģenerēties. Vienlīdz. Un tas ir normāli. Jo ir viļņi, ir svārstības. Un kā tikt no deģenerācijas ārā vislabāk uz progresu? Tikai pašam ar sevi. Citādi. Ir kādreiz neizskaidrojams. Ir absolūti neizskaidrojams lietas. Ir likteņi, kur to pašu Igo. Ja mēs zinām, to drausmīgu avāriju, ko viņš cieta. Jā. Un cik viņš nenormāli darbīgs tagad ir. Viņš nedzējojas rakst, viņš sveces lej, viņš glāzes gravē, viņš izšuvums taisa, viņš glezno. Un vienā laidā daudz ārkārtīgi. Cits pēc tādas avārijas. Cits viņš gulēt gultā. Bet 12. augustā ir koncerts no koncerta programmas. 12. septembrī, es ļoti atceros, 12. septembrī Dzintara koncerta zālē tūlīt pat ir šīs koncerta programmas koncerts. Mēs esam tiešraidē laiks pienācis raidījuma beigām. Paldies, Mārtiņ, ka atrat laiku atnākt, lai mums veicās koncertā. Paldies, tas nebūs tikai ūdens. Otrā daļā būs arī tas, ko cilvēki dzied jau šodien. Jā. Paldies, dāmas kungs, bija Mārtiņš Brauns šodien Rāmpas ugunī. Skatieties mūs jau rīt. Šodien tas ir viss pagaidām. Atā.